Es zinu, ka ir divas bērnu infekcijas saslimšanas slimības, kurām ir pumpas, bet vienām viņas parādās sākot no galvas uz leju, un otrā ir kaut kā savādāk, un abas divas man viņas jūg. Kura ir kura? Tad jūs runājat par masalām un masaliņām. Aha. Droši vien, es tā domāju. Ja? Protams, masalas un masaliņas savstarpēji atšķiras principā ļoti minimāli. Tad, kad elementi ir parādījušies, viņas atšķirt ir grūti. Pie masaliņām šīs pumpas ir pleķīši, kas ir pacelti virs ādas un parādās dažu stundu laikā, principā diennakts laikā noklāja pacientu no galvas līdz ķermeņa lejas daļai, līdz papēžiem vai pēdām. Bet sākas no galvas? Nekad ļoti konkrēti tā nevar pateikt, ja, ka tieši viņi sākas no galvas. Viņi noklāja visu ķermeni dažu stundu laikā. Savukārt masalām raksturīgs 3 dienu etapveidīgums, kad no sākuma pumpas parādās aiz ausīm, deguna sakne, kakls, tad 2. dienā parādās uz ķermeņa un 3. dienā uz ekstremitātēm, jeb uz rokām un kājām. Un tieši tādā pašā veidā viņas arī pazūd tur, kur pirmās parādījās, tās sāk zust. Arī vairāku dienu laikā. Runājot par tām pašām masaliņām, patiešām Latvija pagājušajā gada netika reģistrēts neviens gadījums, bet tomēr tādi gadījumi ir iespējami, ņemot vērā to, ka Eiropas valstis, piemēram, pēdējos 2 gados plosas vairāki lieli masalu uzliesmojumi uzņēmīgo personu vidu. Piemēram, Bulgārija, Rumānija un arī citās valstis patiešām ir saslimuši vairāki tūkstoši cilvēki un reģistrēti arī vairāki 10 nāves gadījumi ar masalām. Un šeit mēs joprojām, mēs ļoti labi varam redzēt, cik aktuāli ir vakcinācija, jo tie uzliesmojumi ir reģistrēti nevakcinētu cilvēku vidū. Jā, bet Latvijā par laimi nebija neviens ne masalu, ne masliņu gadījums. Pagājušajā gada bija 3 paratīta gadījumi. Un, protams, ka joprojām tiek reģistrētas veibakas, jo vakcinācija pret veibaku ir uzsākta nesen. Bet mēs jau redzam, ka kopš vakcinācijas uzsākšanas saslimšanas gadījumu skaits ir samazinājies. Tā reiķinot ar pirmsvakcinācijas periodu par 46% pagājušajā gadā. Un tika reģistrēti 3697 saslimšanas gadījumi ar veibakam. Tas ir, laikam, viens no mazākiem skaitļiem, kas bija principā mūsu vēsturē, runājot par veibakam. Runājot par masalām, es ar masalām tad sākšu, jo es savā laikā, kad mācījos institūtā 4. kursā, strādāju infekcijas nodaļā. Un, man bija veibaku, masalu un garā klepus palātas, un masalas slimnieku bija daudz. Es pat ar masalām slimoju 14 gadu vecumā, un es vēl šodien atceros, cik tas bija smagi. Jo masalas tomēr samērā smaga saslimšana. Ja kādu tas interesē, tad varbūt sākās ar tādu klepu katarālām parādībām, ir iesnas, ir konjunktivīts, sāp acis, dažreiz bailes no gaismas ir, pēc tam parādās pēc kaut kādām apmēram 2–4 dienām izsitumi, parādās enantē gļotādā, parādās tie saucamie filātobeļska koplika simptomi, tādi uz vaigu gļotādas pret malāriem zobiem, un pēc tam parādās izsitumi, kas sākās tā kā uz degunu, uz vaigiem aiz ausīm, tādi mākulo papulozu sārti, un iet uz leju. 2. dienā jau ir kakls krūtis un tad kājas. Kādas 3 dienas pieturās, tad viņi noiet, atstāja pigmentāciju. Bet galvenais ir komplikācijas. Un te var būt elpceļu komplikācijas, te var būt laringīts, te var būt pneimonija, bronhīts, otīts, vidusceļas iekaisums un smagākā ir meningoencefalīts. Tā kā, un te mēs tiešām redzam, ka kopš sākta vakcinācija, kad mēs masalas neredzam, pat studentiem, audzēkņiem nav ko parādīt. Tad nepieciešams, lai 95% no populācijas būtu vakcinēti pret masalām. Tāda veida varētu, nodrošināt, lai cilvēki neslimotu ar masalām un nenotiktu slimības nodošana un izplatīšanas populācijai. Faktiski jāsaka, ka šobrīd mums laikam imunizācijas līmenis ir zemāks par 95%. Pirms vairākiem gadiem mums tā aptvere bija labāka, un pēdējos gados, diemžēl, vakcinēto skaits sarūk. Un
diezgan daudz vecāki atsakas no vakcinācijas arī pret tādām slimībām kā masalas. Mēs analizējam arī iemeslus, kāpēc bērni nav vakcinēti, un jāsaka, ka no iemesliem 11% ir norādīts vecāku atteikums. Tas nozīmē, ka vecāki apzināti to izdarījuši. Jo viņi paši nav slimojuši. Jā, labi, ja viņi ir vakcinēti, tad tas bērns ar krūts barošanu pirmos 6 mēnešus būs pasargāts no šīm infekcijas slimībām, bet pēc tam nē. Un kā es vienmēr saku, ka tagadēji visi, kas neslimo, dzīvo uz vakcinēto rēķina. Jāsaka, ka, teiksim, infekcijas slimības, kas ir saistīts ar ceļojumiem, diezgan plaši tagad izplatītas Eiropā, jo mēs apmaināmies ar kolēģiem ar informāciju par infekcijas slimībām, un burtiski nesen bija stāsts par to, ka viens Zviedrijas students, būdams brīvdienās, inficējas ar masalam, un viņš atbrauca uz savu koledžu Zviedriju, un tad viņš tur inficēja arī vairākas personas, kas nebija vakcinētas. Tie jau bija, teiksim, pusaudžu vecuma cilvēki, un viņi, protams, ka slimojuši smagāk nekā bērni slimo, jo vecāks cilvēks saslimt ar bērnu infekcijas slimību, jo smagāk, praktiski viņam gaita ir. Es domāju, ka jā, doktori to var apstiprināt. Pastāv uzskats, ka šīs bērnu infekcijas slimības vislabāk, protams, izslimot ir bērnībā. Kurš ir tas vecums, kur mēs varētu uzskatīt par bērnību un izslimošanas vērtu? Tas ir labs jautājums. Jāsāk laikam ar to, ka mūsu valsts ir iztērējusi zināmus līdzekļus un paredzējusi vakcināciju pret šīm slimībām. Tātad ar viņām nevajadzētu slimot. Pret viņām vajadzētu vakcinēties. Ja kāds ir absolūts vakcinācijas pretinieks, tad, protams, viņa bērnam pastāv risks saslimt ar šīm slimībām. Kāpēc pacienti tiek vakcinēti? Tāpēc, ka šīm slimībām var būt ļoti nopietnas un dzīvību apdraudošas komplikācijas. Es gribu teikt tā, kāpēc tāds priekšstats ir, jo visu raksta, ja pārslimo infekcijas slimību bērnībā, tad ir imunitāte uz visu mūžu. Stabili. Pēc vakcinācijas, lai kā tur nebūtu, vienmēr dot kaut kāds 95% apmēru. Ja bērns nesaslimst agrā bērnībā, nepārslimo, nāk pusauģa gadi, meitenei grūtniecība iestājās, un viņa gaida bērnu un saslimst kādu no šīm infekcijām, tas ir ļoti bīstami auglim, sevišķi masaliņas, kuras skaitās visvieglākā bērna infekcijas slimība, bet vissmagākā viņa norit grūtniecēm. Tur ir iedzimtas patoloģijas, gan sirds, gan centrālās nervu sistēmas, gan kurlums, gan aklums. Man ir bijuši gadījumi, kad bērniņš ir bijis kurls, piedzimis, jo māmiņa ir pārslimojis grūtniecības lēkā masaliņas. Vēl viens tāds uzskats, ka ja viens bērns ir saslimis ar veibakām vai masaliņām, tad uztaisam ballīti, kur aiziet veselie bērni pie slimā bērna, visi aplipinās un visi izslimo un visi laimīgi. Tāds uzskats tiešām bija, bet šeit ir runa par 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumu. Šobrīd mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Tā kā gribu teikt, ka vēl ir valsts, piemēram, Uzbekistāna, kur dzīvojot lauka teritorijā joprojām šīs tradīcijas pastāv. Slimo bērnu ballītes, viņus sauc savādāk, bet tiešām tējas dzeršanas pie vēbaku vai masalu vai masaliņu slimnieku, lai saslimtu visi, bet tur ir ļoti slikts vakcinācijas pārklājums. Proti šodien visiem bērniem 15 mēnešu vecumā būtu jābūt vakcinētiem pret visām šīm 3 slimībām.